Labvakar, cienījamie skatītāji! Pirmo mājas spēli Alders Latvijas basketbola līgas šīs sezonas gadā, 2015. gadā, izdīs Liepāja Triobet, kuriem pretiniekos atjaunotais, restaurētais Barons LZ. Barons rindās startpiesnieka laukumā Dāvs Zona, kas jau diezgan ierasts, protams, 22. numurs Pavlo Burenko, numur 23, numur 24 laukumā redzam Jēkab Rozīt, kurš startpiesniekā nav devies līdz šim kopā ar Kasparu Kambalu, bet neskatoties uz Rozīšu. Rezultātā -30, rezultāts 83-53 izbraukumā Igaunijā. Latvijas basketbola līgā 2 spēles, 2 zaudējumi. Tā kā tik tiešām, ja Barons grib saglabāt vietu izslēgšanas turnīrā, tad ir jāsāk uzvarēt. Lauris Blaus atkal saņem piespēli no Edgara Žaļona. Pēc tam, kad precīzi no grāza apakš bija Kaspars Kambal, precīzi arī tagad. Lauris Blaus savukārt Edgara Žaļons skaistā skaista darbība aizsardzībā Liepājniekam. Redzēsim, kurai komandai pietiks spēku visu maču gaitā turēt tādu tempu un būt tikpat precīziem. Vakar paskatījos, protams, ne video, bet gan tā tekstu režīmā līdz arī Baltijas basketbola līgas spēlē, proti Liepājas komandas nākamie pretinieki Baltijas basketbola līgā. Spēlētāji mēs esam savulaik redzējuši Ventspils rindās, atcerieties. Diezgan labs palīgs bija, ļoti labi. Viņš izpilda tā metiens, tieši viņa metiens ir stiprākā puse, nevis varbūt teiksim, spēles groza apakš. Tagad Jurēvičs pret viņu. Spēlēja Dmitrijs Gļebovs. Lūk, Kambalam atgriežies laukumā uzreiz, arī uzbrukums savādāks. Un Liepāja atkal +7. Arnolds Helmans pārtver bumbu. Un Arnolds Helmanis slam dunk. Bieži šādi te no Arnolda darbību neesam redzējuši Liepājas izpildījumā. Un Liepājniekiem +9. Uz groza apakšu spēlē. Jā, nepiesaistīts palika Kaspars Kambals. Groza apakšu spēlē Pavlo Burenko. Pagaidām vismaz redzam, ka Liepāja ir labāk. Džonsons bloķēts. Arturs Brīts bloķēja metienu. Džonsons gan pavada šo darbību ar emocijām, bet tiek līdz groza apakšai Ukrainas basketbolists Pavlo Burenko. Arturs Brīts ir tas, kurš izpelnījis pirmo pārkāpumu šajā 4. Baronas komandai. Gins Antrops šāva pa grozu no tālās distances. Ja Gins vienreiz aizmet garām, ja gadījumā arī otrais, tad trešo reizi tā gan nebūs. Mareks Jurēvičs māja kustību un tiek līdz groza apakšai Mareks. Edgars Žaļons Liepājas rindās un Jēkabs Rozīts Barona rindās. Visapsim iegalnieks tikmēr apskatās, kā viņam labāk spēlēt. Iedomājieties, cik tā ir labvēlīga situācija. Spēlētājs zina treneri. Treneris zina spēlētājs tikai kā spēlētājs, bet arī zina kā cilvēks, jo bieži vien arī tā ir svarīga loma, cik labs viņš būs, tā teikt, komandas biedrs, cik nesautīgs viņš būs, cik liederīgs. Nospēlē pick and pop, ja pats saglabā bumbu, ir brīdī, ka varēja iespēlēt gariem spēlētājiem. Nesekmīgi atgriežas aizdībā Lauris Blaus un reaktīvais Arturs Brīts pieminēja. Eir Bricis ir precīzi no groza apakšā. Gļebovs ievad bumbu spēlē, bumbu pie Kambals, Kambals spēlēs pats, aizdien prom. Pārējos komandas biedrs Arturs Brīts izcīna bumbu uzbrukumu un elegantā metienā tiek pie 2 punktiem. Un tagad uzbrukumā steidzo Liepāja. Mareks Jurēvičs pret viņu Dāvs Zona. Neviena komanda nav gūs punktus otrajā puslaikā. Lauris Blaus uz groza apakšu, neprecīzi, bet Mareks Jurēvičs. 10 sekundes uzbrukumā Andrus Mežuts ar bumbu iespēlēja Laurim Blaum. Skaistākā darbība šīs dienas mačā. Liepājas izpildījumā. Galā arī Lauris Blaus nav no tiem spēlētājiem, kurš bieži vien tries bumbu grozā no augšas. Biežāk sanāk, es tā pavērojos, vai tiešām vienmēr Jurēvičs sēdz Gļebovu, bet katrā ziņā šis te Ukraiņas uzbrucējs pagaidām ir neutralizēts. Džonsonam 2 punktu un minūtes pārtraukums Baroniem. Trešā ceturtajā Baroni nav ieradušies. Liepāja vienu pašu spēlē. Pret dažiem vīriņiem sarkanajos formas starpos Jurēvičs. Tālmetiens precīzi! Lai pēc iespējas mazāk laika atvēlēt Liepājas komandai savā uzbrukumā. Brītis guva vienīgo un metienu no spēles. Tagad ir tālmetiens ir precīzi šajā te ceturdaļā. 3 sekundes Andrus Mažutis. Un augstāk pa visiem vērts Arturs Brīcis. Tā kā Arturs Brīcis lieliskais pienestums Baroniem ir devis kaut neliela cerības. Uzsākot 4. ceturdaļā abām komandām neizdodas tikt pie precīzi metienu. Kaspars Kambal tādā pusātrā uzbrukumā likās, ka metiens stipru pa stipru. Pa savu lomu komandā vairāk domā par to, kā Liepāja sekmējās. Edgars Žaļons bumbu pārtvēra, likās jau, kad būs slam dunk, bet tā mazliet viņam izslīd no rokām, sanāk vēl labāk. Un Andrus Mažutis, viņa tautietis realizē tālmetienu. Pirmoreiz Liepāja ir vairāk kā 20 punktu pārsvars pēc tik īsā brīdī sekmīgām darbībām Liepājas komandai. Kaspars Kambal. Atgādinu vēlreiz, ka Kambal ir vienkārši lielisks uzbrukumā un gūst jau 22. punktu.
Tālmetiens precīzi padodas Pavlo Burenko. Un atliek tikai redzēt, vai pietiks pacietība visiem spēlētājiem. Lauris Blaus saņem elegantu piespēli no Kristafa Miglnieka. 24 punkti, tomēr arī Krievijai 24 punkti. Lauris Blaus saņem piespēli no Edgara Žaļona. Ne līdz galam Liepāja var spēlēt, jo 38 sekundes 4. ceturtajā spēlē Lauris Blaus piespēli. Viņš tiek bloķēts. Vēlreiz Lauris Blaus atspēl atpakaļ Jurevičam. Jurevičs izpild metienu, kurš krīt grozā. Un Jurevičam 19 punkti, bet 7 sekundes vairs tikai jāspēlē. Liepāja izcīna 13. uzvaru Alders Latvijas basketbola līgā. Pārspējot Baronas komanda plus 20. Baroniem sekmīgi darbojas Kaspars Kambal, kuram 24 punkti.